Sveiki! Tu klausies podkāstu tur, kur ir jābūt droši. Mani sauc Madara. Kā jūs saprotat, es esmu šī podkāstu vadītāja. Un šodien mēs runāsim par tēmu, kas daudziem jauniešiem ir diemžēl tuva. Daudz ir ar to saskārušies, bet nevienmēr tā ir viegli izrunājama. Mēs šodien runāsim par emocionālo vardarbību, netaisnīgu attieksmi no mācību spēku puses. Un šajā epizodē es neesmu viena pati. Ar mani kopā ir vairāk dalībnieki. Dzirdēsim Sintīs Grīnvaldes skatījumu uz šo tēmatu, kā arī mērķi un tēmas izvēli šim podkāstam. Mēs runāsim ar psihologu Mārtiņu Robertu Stabiņģi, kurš palīdzēs mums saprast šo emocionālās vardarbības ietekmi, un arī, protams, uzklausīsim viesu pieredzi šajā jautājumā. Bet no sākuma es pieteikšu Sintiju, lai viņa pastāstītu par to, kāpēc ir tapis šis podkāsts un kāpēc mums ir svarīgi par to runāt. Es pati jau kopš 8. klases sastapusies ar šo negodīgumu, emocionālo vardarbību tieši no pedagoģa puses un arī no vadības puses. Es biju šokā brīdī, kad es sēžu telpā, kur ir pieauguši cilvēki, un tava acīs skatīdamies saka, mēs sabojāsim tavu nākotni, tava reputācija tiks sabojāta, un man šokē tas fakts, ka tu esi izglītības vidē, kur tu veido savu karjeru, savu nākotni, un tev pasaka, kad viņu sabojās. Un par cik jaunieši pavada ļoti daudz laika skolā, tas ir 5, 6, 7 stundas. Man ir svarīgi, lai izglītības vide ir droša, jo mēs tur veidojam savu pašu izaugsmi, mēs veidojam savu personību, un šī skolotāja nepareizā rīcība var ļoti ietekmēt mūsu pašvērtējumu, un tāpēc man ir svarīgi, lai cilvēkiem ir iespēja pastāstīt savu stāstu un tikt uzklausītiem. Pirms mēs ķeramies pie šī temata apskates, mēs arī esam, tā teikt, šī podkāsta ietvaros veikuši arī aptauju, kur aptaujā noskaidrots, ka 86,5% no aptaujātājiem ir saskārušies ar netaisnīgu rīcību, jeb šo te psiholoģisko spiedienu no mācību spēku puses. Tad 38,5% ir baidījušies kādam pastāstīt par šo nepatīkamo pieredzi, bet 46,2% nav baidījušies par to runāt, bet 15% no tiem nav bijusi šāda pieredze. Savukārt, uzdodot jautājumu, vai skolas vadība ir reaģējusi uz šīm situācijām, tikai 15% atbildēja, ka vadība ir rīkojusies, bet lielākā daļa atzina, ka, diemžēl, viņi nav saņēmuši palīdzību šajā jautājumā. Bet jāatzīst, ka problēma ir apusēja, jo arī pedagoģi izjūt emocionālo vardarbību no skolēnu puses, un to atzīst 94% no aptaujātājiem. Lai šo problēmu mēs neskatītu tikai no personīgās puses, mums ir, kā jau minēju, arī psihologs šeit, bet tas pirmais jautājums būtu noteikti, kā jūs definētu šo emocionālo vardarbību izglītības vidē? Kas ir tās pazīmes, kur sākās šī līnija, ka to var saukt par emocionālo vardarbību? Jo tomēr tas ir tāds diezgan skaļš vārdu salikums. Jā, tas ir tāds... Tas ir skaidrs vārds salikums, bet droši vien ir jānošķir, kas ir kaut kāda, piemēram, vardarbība un kas ir kaut kādas, tādas varbūt neadekvātas, neprofesionālas kaut kādas komunikācijas vai citas metodas. Emocionāla vardarbība pēc būtības ir tāda vardarbība, kas notiek nevis ar kādu fizisku veidu, bet kas rada kaut kādu psiholoģisku kaitējumu. Radot bailes, nepārliecības sajūtu un tā tālāk. Un tā vardarbība var izpausties dažādos veidos, kā apskaukšanās, pazemošana, kaunināšana, iebiedēšana un tā tālāk. Man liekas, tas piemērs, ko minēja par tādiem draudiem, tas būtu tāds izteikts jau, draudi noteikti būtu vardarbības veids. Savukārt, piemēram, mēs runājam par citām lietām, kur tā varbūt tā robeža nav tik skaidra. Piemēram, es domāju par laiku, kad es mācījos skolā. Un man klases audzinātāja pamatskolā bija tāda... Stingra? Nebija stingra. Sieviete ar vieglokli. Viņai bija grūtības ar tādām klases vadības prasmēm. Un tajā momentā, kad klase, piemēram, kļūst skaļāka un viņa vairs nevar nodīt stundu, tad viņa mēdz pacelt balsi. Un es atceros gadījumus, kad viņa
stāv klases priekšā un kliedz mums sarkanu. Un tā jautājums par to, vai ir vai nav kāds kaitējums tiek nodarīts. Un tajā situācijā, piemēram, ka to es varbūt nedefinētu gluži kā vardarbību, kad skolotājs stāv pat tādu bezspēcību un tādu neefektīvu varbūt kaut kādu komunikācijas veidu, kas arī nav ok. Protams, nav ok, ka skolotājs stāv klases priekšā un kliedz uz visu klasi. Bet jautājums, vai tur ir skaitējums, vai skaitējums tiek nodarīts. Un tas ir tas, kas droši vien nošķir, ja ir tās kaut kādas negatīvās sekas, tad mēs runājam par to vardarbību. Ja tas ir kaut kāds atsevišķs incidents, vai, piemēram, tur nezinu, kaut ko varbūt pasaka skolotājs tādu, ko skolēns uztver kaut kā jūtīgāk vai ko aizskaroši, nevienmēr tā būs vardarbība. Tur ir, ja mēs skatāmies par to, kas par vardarbību bieži vien runā par tām varas attiecībām, jā, vai tur ir tas... Vai tur ir tas kaut kāds šis te, tā kaut kāda vēlme kaut kā skolotājiem kaut kā, nezinu, kā negatīvi ietekmēt to skolēnu, tur, nezinu, tā kā, piemēram, piespiežot, ka viņam jādara tieši tā, kā viņš grib. Jā, bet atkal no otras puses, kur ir šī robeža starp stingru skolotāju, jā, kur viss ir solā ļoti paklausīgi, jā, un tu zini, ja tu kaut ko pateiksi vai izdarīsi ne tā, tad, tu dabūsi kādu skarbāku vārdu pretī, bet... Jā, kur ir tā robeža starp stingru skolotāju un tādiem stingriem vārdiem, kas ir vērsti tavā pusē, pret to, ka tas jau paliek arī tā aizvainojoši, ka tevi tur var pateikt, kas tu, Jefiņš, es nesaprotu šito uzdevumu, vienkārši es tā arī no savas skolas pieredzes saku. Un tad tu nesaproti, vai tas skolotājs ir stingrs un tas ir ok, vai kaut kādā brīdī, ka tevi jau apsaka kaut kādos, tev nepatīkamos vārdos, un tev jau tāds pašam neērti un nepatīkam paliek. Un tad ir tāds tā kā, vai es esmu, kur sākās, vai esmu ķīlnieks šajā situācijā? Ar skolas veidu ir ļoti sarežģīti. Tas, ka tur ir jābūt tiem skolēniem. Vismaz uz 9. klasē tev nav iespējas no viņas aiziet. Tu vari aiziet uz citu skolu, bet pēc būtības tev ir kaut kādā skolā jābūt. Tā robeža, tā kā par stingru skolotāju, man uzreiz rodas jautājums, kas ar to tieši ir domāts. Tā kā stingrs skolotājs, kurš par kaut kādu mazāko pārkāpumu uzreiz tur, es nezinu, kaut kā soda, jā, tad varbūt mēs varam, jautājums ir par to sodu kaut kādu, varbūt, samērību. Tāpēc grūti tādu ļoti skaidru robežu nospraust, teiksim, šīs sarunas kontekstā par to, vai, teiksim, par to, ja skolotājs apsaukājas, tad jā, mēs varam runāt, ka tur jau parādās tās vardarbības pazīmes, un, ja teiksim, ceļš regulāri un atkārtot, tad jā. Bet, ja tas ir, piemēram, atkal griežoties pie tā, kā man bija, kas mācījos, un bija tad matemātikas skolotāja vidusskolā, tad viņa bija arī tolaik tas bija mācību pāris, un šobrīd direktora vietnieks. Viņa bija tā, kas tā galvenā skolā, principā, tā kā viņu respektēja, un viņas viedoklis bija svarīgāks nekā direktora viedoklis. Un viņai pietika ar stingru skatienu pastīties, un visi apklust un nerunāja. Vai tā ir vardarbība? Jau ka nē, noteikti, ka nē, jo tie... Man šķiet, tas mācības spēks arī dažreiz ir ķīlnieks tajās situācijās, cik daudz viņam ir jāaptver tie skolēni. Jā, un tas ir arī svarīgs jautājums. Un tāpēc ir svarīgi, kad skolotāji arī mācās, turpina izglītoties par to, kā efektīvi menedžēt tās klases, jo mēs zinām, ka klases var būt ļoti sarežģītas, varbūt tādas, kurās tiešām esmu pavadījis arī diezgan daudz laika vadot nodarbības skolās, dažādās skolās visā Latvijā. Dažādos vecumos, gan tur, sākot no pamatskolas līdz vidusskolai. Un tās pieredzes ir ļoti dažādas, un ir klases, kurās ir ārkārtīgi grūti, un kur ir kaut kādā ziņā varbūt arī provocē, un kuriem patīk. Un tas ir arī, ar ko esmu saskāries, jā, ka tur ir kaut kāds komentārs tie skolā. Un kaut kā tās situācijas efektīvi nomenedžēt ir sarežģīti. Tā kā var saprast arī skolotāju no tādas puses, ka pirmkārt arī jāņem vērā tā vispār situācija izglītības vidē kā tādā, ja skolotāji trūkst. Ir diezgan bēdīgi, diemžēl. Jā, skolotāji trūkst, atalgojums ir neliels, atbilstoši resursi, kā risināt, teiksim, tās kaut kādas jautājumus, kas būtu, piemēram, ar skolas psihologu, sociālajiem pedagogiem un citiem, bieži vien vienkārši nepietiek to resursu, lai pienācīgi tās situācijas adresētu. Bet tas jau ir pavisam cits stāsts, mazliet novirzās varbūt no tās mūsu sarunas fokusa.
Bet es arī iezīmēju to problēmu, kāpēc bieži vien vadība nerisina šo situāciju, jo viņi jau nevar attaisnot vienu skolēnu, vienu pedagogu tikai tāpēc, ka ir kaut kādas problēmas. Viņiem izdevīgāk ir vienkārši saglabāt šo skolotāju, nedaudz noklusināt problēmu un neatkarīgi no tā, cik daudz cilvēki vēršās. Un arī, man liekas, skolas psihologam viņam ir jāatrod tas vidusceļš. Viņš nevar pateikt, ka tikai skolēns ir vainīgs vai psihologs, viņam vajag tā, kad abas puses ir kaut cik saņēmuši šo atbalstu. Jā, noteikti tādās situācijās ir jāiesaist visi iesaistītie, un tā būtu bišķi tāda, tā būtu pārāk efektīvi, tā kā mēģināt atrast, ne tikai tu esi vainīgs, vai tikai tu esi vainīgs. Lai gan, protams, mēs varam runāt atkal par to kaut kādu varas attiecību un visām pārējām lietām, kas ir gan skolā, gan citās attiecībās, citās arī vidēs parādās. Un vienlaikus, jā, tas, man liekas, ka bieži vien, klausoties tos aptaujas datus, man radās tāds jautājums, kas teiksim, ir netaisnīga attieksme. Un vai netaisnīga attieksme ir uzreiz vardarbība. Un arī par to, kurš uztver kā netaisnīgu attieksmi. Piemēram, tur nezinu, skolotājs, teiksim, neļauj nākt uz konsultāciju, tāpēc, ka skolēns nav bijis, pusgadu nav bijis stundām, vai tā ir netaisnīga attieksme. Kāds to varbūt ir uztvert kā netaisnīga attieksme. Kādam liekas, tas ir vienkārši loģiskās sekas tam, ka viņš nav iepriekš apmeklējis. Tur ir daudz nianšu, man liekas, ko ir svarīgi. Ja mēs runājam par individuāliem gadījumiem, kā viņus risināt, kas ir jāsaprot, kāpēc tā situācija ir tāda, kāda viņi ir. Jā, man liekas, ka abām divām pusēm, gan no mācības spēka, gan no šo skolēnu puses ir jāsaprot, ka nevienmēr tas otrs ir vainīgāks un vienmēr jāmēģina skatīties uz to tā, ka tu apskati gan tā sava pretējās puses to situāciju, kāpēc viņš tā dara, un jāmēģina saprast, kāpēc tu rīkojies šobrīd tā, kā tu rīkojies, un kāpēc tu jūties par to situāciju tā, kā tu jūties. Jo man šķiet, ka vienkārši pats grūtākais jau laikam ir tajā agrajā vecumā, tajā pamatskolā izprast to emocionālo pusi tai sarunai, vai kāpēc tas skolotājs uz tevi dusmojās, vai kāpēc viņš izdomājis, ka, piemēram, viņš tev neļaus labot šodien kontrolu darbu. Jā, bet kaut kā tur ir arī tā, ka tu jūti to nepatiku no tā skolotājas puses, un tu prasi klases biedriem, ko es esmu izdarījis. Tu tiešām centies analizēt, lai saprastu abas puses, un pat apkārtēji pasaka, tu neko neesi izdarījis. Vienkārši tam cilvēkam ir savs raksturs, un tu vienkārši viņam nepatīk tavs raksturs vai kaut kāds iezīmes, un vienkārši tev ar to ir jācīnās. Man liekas, ka vienkārši tajā jaunajā vecumā, tajos 11 gados, to arī ir kaut kā tā grūti saprast. Tur, man liekas, vairākas nianses. Pirmkārt, ja mēs runājam par tādu reālu vardarbību, tas, man liekas, piemērs ir, ko tu iesāki, ka, kad ir kaut kāda draudi, tur ir skaidrs, ka ir vienā pusē atbildība. Skolēns varbūt visu kaut ko darījis, viņš varbūt visu gadu nav nācis uz stundām, un tā ir problēma pati par sevi, kas ir kaut kā jārisina, un vienlaikus tas neattaisno kaut kādas draudēšana, ka mēs tur sabojāsim to karjeru un tam līdzīgi, un tur skaidrs, ka tā nav tāda pieņemama attieksme no skolas puses. Tas ir tāds viena lieta, ko vajadzētu. Otrs, ja mēs runājam par bērniem, par pusauģiem, es nedomāju, ka vajag mēģināt kaut kā tur 13 gadiem analizēt, tā kā šīs attiecības, ko es tagad daru, kā es viņu ietekmēju, tā kā jāsaprot, ka ir pieaugušais un ir bērns, un tas atbildības līmenis ir daudz vairāk tā pieaugušā pusē. Bērnam nav jāmēģina izdomāt, ko man tagad darīt, lai skolotājs man beigtu tur kaut kā darīt pāri. Man šķiet, ka arī reizēm pieaugušie viņi izsaka kaut kādus komentārus, jo viņiem šķiet, ja viņš to pateiktu pieaugušam cilvēkam, tas neietekmētu. Cilvēks aizmirsīs, bet ja tev ir tie 13 gadi, tas komentārs var ļoti palikt atmiņā un ietekmēt vispār to nākotnes skatījumus. Jā, es laikam arī cik paklausoties kaut kādas vairāk paudzēs, arī vienmēr ir nākuši šī stigma, ka kādam klasē, gan es varu pateikt, kad es ar saviem vecākiem, piemēram, runāju, jā, tur ir bijusi skolotāja, kura man ir teikusi, ka es neko dzīvē nesniegšu, arī man ir bijusi tāda skolotāja, un es domāju, mēs katrs esam izgājuši cauri šādam skolotājiem, un es domāju, vai tas kādreiz beigsies, bet atkal no otras puses liekas, ļoti daudz arī no skolotājiem un no kaut kādiem tādu vecāku gājumu cilvēkiem izskan, bet ja tu netiks pie kaut kāda šitā noniecinājuma vai kaut kāda skarbāka vārda, ne skarbāka vārda, bet tieši tāda
noniecinājumu, ka tu nekas nebūsi, kad tu izaugs liels. Un es esmu ļoti daudz tā kā, cilvēkiem sev apkārt dzirdējuši šo, kad tieši mācību spēks ir šo teicis. Tad tas jau it kā ir ādas rūdījums, tas jau ir normāli, reiz, ka vajag dzirdēt tādu teikumu. Nu tā, no sērijas arī ir. Bet tur atkal ir robežas, ja ir pārāk daudz, tad tomēr, manuprāt, tā ir negatīva ietekme. Varbūt teikt, tas ir bišķi muļķības par to kaut kādu ādas uzaudzēšanu, norūdīšanu. Jā, bet vecākai paudzei ir tā stigma tā teikt. Jā. Protams, ka vis kaut kādas pārliecības var būt sabiedrībā un nenozīmē to, ka viņas ir kaut kā balstītas vai kaut kā. Jo mēs labi zinām, ka tas, kas strādā daudz efektīvāk, ir pozitīvs pastiprinājums, nevis kaut kāds sots. Un teiksim, tādi komentāri noteikti daudziem jūtās kā sodi. Ir sevišķi klases priekšā. Un tur gan es runāju, ka tas jau varētu būt par tādu, ja tas atkārtojas, ka tur ir runa par vardarbību. Jo skaidrs, ka iztēloties, atceroties, savu laiku skolā, man nebija tāda pieredze, bet man klasē ar cilvēkiem, kuriem tagad no šodienas skatu punkta raugoties liekas visticamāk, vai kaut kāds disleksija, piemēram, vai mācību traucējumi. Katram klasē ir bijis tāds, kuram ir grūtāk vienkārši tik līdzi vai jā. Jā, un šobrīd, man liekas, labāk tās lietas pamana. Kad es mācījos skolā pirms, mēs runājam par pamatskolu 15 gadi, lai gan klasē bija tie skolēni, kuriem acīm redzam ir kaut kādas grūtības, viņiem nebija nekādu ne atbalsta pasākumu, nekas tāds. Un ka tādam skolēnam regulāri viņš kaut kā tiek klases priekšā, es teikšu, pazemots, ja tu neko nesniegsi, tur man bija skolotāja, kurai patika teikt, ka strādās maksimāts, joprojām, man liekas, ir tāds. Jā, tas ir standarts. Standarts, vai par sētnieku un tam līdzīgi, un ka to dara klases priekšā skaidrs, varbūt, nevar teikt, ka 100% cilvēkiem, bet es domāju, ka lielākā daļa jūtas kaut kā nepatīkami, pazemojoši. Un tā jau ir, tur jau runāt par to, ka tā ir vardarbība, kas nav ok, ka tas ir jāpārtrauc. Un vienlaikus, tas nāk, protams, ka šīs lietas nāk, nevienmēr tas nāk no tādas vēlmes kaut kā izdarīt kaitējumu. Bieži viens vienkārši nāk, ka pastāv kaut kāda uzskatu, tāda nepamatot, varbūt kopa sabiedrībā. Tas nāk no šīs vietas, no tās nezināšanas un domāšanas, ka es tagad stingrāk pateikšu, tad viņš sapratīs, ka viņam jāmācās. Tas reizēm nosrādā uz brīdi, labi, tagad es saņemu šos, lai es nestrādātu maksimāli vai par sētnieku. Bet tas nav, un ilgtermiņā tas nestrādā. Man šķiet, ka ir arī gadījumi, kad tas jaunietis jau mājās izjūt kaut kādu slodzi, un tu nekad nevari zināt, kas ir personīgajā dzīvē. Un varbūt tev ir tā iespēja atnākt uz skolu, izrauties, atnākt pie saviem draugiem, bet tas skolotājs arī tevi kaut kādā veidā pazemo, un tad tev nav nekur tā vieta, kur atrast to patvērumu, lai justos droši, un tas var arī ilgstoši ietekmēt. Jā, un tas ir ļoti būtiski par to, ka skola jau nav. Pieaugušiem bieži vien skatās uz skolu kā uz to vidi, kurā skolēnam ir jāmācās. Viņš tur iet, lai mācītos. Es šaubos, ka tas ir tas, kā to redz liela daļa skolēnu. Arī cik es esmu runājis, cik es runāju, ar pusauģiem strādāju ikdienā, cik es runāju. Tur ir, protams, šis aspekts, ka iet mācīties, taču ļoti būtiska loma skolā ir tā socializēšanās loma. Un skaidrs, ka kuram cilvēkam ir vajadzīga vide, kurā viņš jūtas droši un jūtas pieņems un saprast. Un pusauģu vecumā, kad attiecības ar vienaudžiem ir īpaši svarīgas, tad, protams, ir ļoti bēdīgi, ja tā vide ir tāda, kurā tu ej un jūties nepatīkami, vai tas būtu kaut kāda skolotāja attieksme dēļ, vai no mobbinga dēļ, vai citiem dēļ. Es dažreiz skolu saucu par izdzīvošanas skolu, vismaz tā no savas pieredzes, ka tev jāmēģina atrast tos līdzsvars. Tas tā reāli arī ir, kad viņi aiziet, un viņi pat negrib iet uz to skolu, jo tikai tāpēc, ka viņiem tur ir tas emocionālais spiediens. Jā, mēs esam arī izrunājuši kaut ko apskatījuši, bet pie mums arī ir viesis. Un, tā teikt, aiz katras definīcijas un statistiski stāv arī reāli cilvēki un reāli sajūtas. Tāpēc tagad es vēlos dot vārdu mūsu viesim, lai viņš arī padalās ar savu pieredzi, kā ir gājis tajā skolā. Jā, mans stāsts arī nāk no tās pašas pamatskolas, no tiem pašiem kaut kādu 13 gadu vecuma, kur es biju nesen nomainījusi skolas. Es biju jaunā skolā, jaunā vidē, un es nācu no tādas mazas lauku skolas uz vienu ļoti lielu Rīgas skolu. Un tur
es no sākuma pat nemaz nedomāju, ka ir varbūt kaut kādas tādas problēmas ar skolotājiem vai kā. Bet pēkšņi vienu dienu manī pasauca klases audzinātāji, un viņi jautā, kas man nav kārtībā ar vienu no skolotājām. Un es pie sevis domāju, man liekas, ka man viss ir tā kā kārtībā. Nu jā, man tur varbūt atzīmes nav tās vislabākās, bet es domāju, ka tas tāpēc, ka es nomainīju vidi un kamēr es pielāgojos un tā. Bet tad šīs klases audzinātāji saka, ka skolotāji bija pie viņas atnākusi un teica, ka mani vajag izmest no skolas, tāpēc, ka es slikti uzvedos un tāpēc, ka es vispār kā es varu nākt uz skolu, ja es nemācu priekšmetus un ka tā bija angļu valodas skolotāja un ka tā skola esot ar angļu valodas novirzienu. Un man audzinātāji bija ļoti pārsteigti, tāpēc, ka viņi teica, ka pirmkārt šī skola īsti nav ar angļu valodas novirzienu un viņi tā kā nesaprot, no kurienes nāk šī ideja. Un es biju ļoti pārsteigta, jo man nebija tā kā, es teiktu, es biju tāds ļoti pareizs skolēns. Es vienmēr izpildīju visus mājasdarbus laikā. Es tiešām nešpikoju un centos visu izdarīt pati. Un man tās vērtības pret godīgumu bija ļoti augstā līmenī. Un tāpēc es biju ļoti, ļoti šokēta to dzirdēt. Un tad man audzinātāji teica, ka viņi bija aprunājusies ar citiem skolotājiem. Un citi skolotāji bija teikuši, ka viņi ir tādā neizpratnē, jo ar mani nekādas problēmas stundās nav. Es vienmēr visu izdaru laikā un neesmu arī no tiem, kas taisītu lieku troksni stundās vai kā. Un tad man audzinātāji teica, ka mēs varam no vienas puses iet un varbūt runāt pie vadības par to, bet no otras puses šī skolotāja arī bija daļa no vadības kolektīva. Un līdz ar to viņi teica, ka viņi nezina, kāds ir tas iznākums, un varbūt tomēr labāk ir neko nedarīt un izdzīvot, un tāpat pēc pamatskolas, kad jau mainīsies tie tikai tur vēl 2,5 gadi, un es tajos 13 gados īsti nezināju, ko darīt. Man, protams, bija ļoti bail, tāpēc, ka es biju, tajā skolā, lai tiktu, bija jāraksta, tā bija ar atlases skolu. Līdz ar to es arī sapratu, ka ir vēl cilvēki, kas vēlētos tajā skolā tikt. Un man tas likās kā reāls risks arī pazaudēt to savu vietu skolā. Un līdz ar to es izdomāju, labi, var izdzīvot to laiku, bet tad tas palika arvien uzskatāmāk un grūtāk. Šī skolotājas nepatika, jo, piemēram, es atceros, ka viņa sāka ignorēt manus jautājumus stundās, un kad es paceļu roku, viņa vienkārši man neizsauca, vai ja viņa izsauca, tad tā atbilde bija tāda, tas taču visiem ir pašsaprotami, ka ir tā un tā, un līdz ar to es beidzu jautāt stundās arī, es sāku mēģināt jautāt skolbiedriem, vai pēc tam pati kaut kā pierakstīt tos jautājumus, meklēt mācību grāmatās. Tad es atceros, ka man bija ievērojami sliktākas atzīmes šajā priekšmetā, un es sāku analizēt tos kontroldarbus, un man varēja kontroldarbā būt vienāds atbildes, kur ir, piemēram, spelling, vienāds ar skolbiedreni, un viņai ir, piemēram, 8, un man ir 5 par darbu. Un tad, kad es gāju un ar skolbiedrenes atļauju rādīju abus darbus, protams, mēs no vienas puses zinājām, ka mēs riskējam, ka viņai varbūt ir nepamanīta kļūda. Tad man skolotāja atmet viņus apakaļ un teica, ka tā kā ir izlabots, tā ir pareizi. Un tad nenāca strīdēties. Un es atceros, ka es ņēmu skolas mācību grāmatu vienreiz pēc kontroldarba, kur arī man bija salikts, ka ir nepareizi sarakstīti vārdi. Es ņēmu un es rādīju, bet mūsu grāmatā ir tā kā es esmu uzrakstījusi, un kur tad īsti ir tā kļūda. Kur viņi arī aiztaisīja to grāmatu ciet un teica, ka grāmatā viss ir pareizi, un viņi nezina, un viņi jau ir labojuši šos darbus, un atzīmes ir ieliktas, kad lai es pie viņas nekasos. Un, arī grupu darbos, kur visiem bija vienādi vērtējumi, man vienmēr bija zemāks vērtējums. Un man bija ļoti liels satraukums, tāpēc, kad man tika stāstīts, ka es šo angļu valodu nezinu. Un nāca 9. klases eksāmeni, un man reāli bija bail, ka es nenokārtošu valsts eksāmenus. Bet tad mums pēdējā brīdī nomainījās skolotājs, un man parādījās jauna skolotāja, un es pirmajā stundā viņa tā
es biju ļoti sabijusies, un es domāju, ārprāts man vēl tagad jauns skolotājs zinās, ka es neko nemāku angliski, un es izgāzīšos vēl viens cilvēku priekšā. Bet tad viņa kaut kā tā vienreiz pēc stundas pienāca pie manis, un viņa tā teica, ka viņa pamanījusi, ka es esmu ļoti nobijusies, un vai viss ir kārtībā, un es viņai teicu, ka es vienkārši zinu, ka es nezinu angļu valodu, un tūlīt ir eksāmens, un es izgāzīšos. Un tad viņa teica, ar tevi jau nav tik slikti. Un tad, pēc tam man uzlabojās atzīmes, un es ļoti, ļoti veiksmīgi nokārtoju angļu valodas eksāmenu. Man bija, man liekas, kaut kādi 80%. Tā kā, jā, tas bija tādā ziņā veiksmīgi, ka pēc tam tas skolējs nomainījās. Un tas arī varbūt ļāva kaut kā paskatīties pēc tam arī to, cik ļoti tomēr tas varbūt nebija tikai no manis, jo es atceros, ka man arī bija tas ka es klases biedriem jautāju, ko es īsti esmu izdarījusi un tā, un man arī klasē nebija tā labākā vide varbūt. Šī skolotāja, viņi ļoti ar tiem populāriem bērniem, kuros es nebiju, viņi tā kā bariņā bija, un viņi ar viņiem tur centās runāt par jaunākajiem kaut kādiem trendiem, vēl kaut ko, un jokoties, un taisīt tādas ļoti draudzīgas attiecības, un tā kā man nebija arī draudzīgas attiecības ar tiem bērniem, tad es tā kā domāju, varbūt tāpēc, ka es neesmu populārais bērns, es viņai nepatīku, bet es īsti nezinu, kas tur bija. Kaut kā tā. Jā, es domāju, tāpat arī es varu teikt no savas skolas pieredzes, ka mums ir bijuši skolotājs, kur ir tā, ka mēs, piemēram, ka ir kaut kāda problēma, ka mums klasē liekas, ka šis nav ok, ka uz mums burtiski bļāva arī tur teica visādus vārdus, protams, ar laiku jau tu paliec vecāks un tu jau sāc to neuztver tik nopietni, bet es atceros, ka mēs arī tā kā gājām pie tās klases audzinātājas, teikt, mums ir šāda un šāda problēma ar skolotāju, ko mums darīt, un vienmēr bija tas, ka neviens tā kā nevarēja mums īsti palīdzēt. Ko es arī šobrīd ar pieaugušāku smadzeni saprotu, ka viņas arī visas kā ir kolēģis, un tur arī ir kaut kāda iegāšana tajā brīdī. Ja tu kaut ko dari, tad, protams, bija situācijas, kad atnāk mācību pārzinu stundu, bet tur arī uzreiz skolotājiem ir pavisam cita attieksme uzreiz, kad, protams, blakus tev sēž cilvēks, kas tev uzman, kā tu veici savu darbu, un tad arī nekad šī situācija arī tā netika līdz galam atrisināta, un tad ar laiku tu vienkārši, es nezinu, jo vairāk gāja laiks priekšu, jo ar laiku tu vienkārši vairāk padavies uz šo, un tas viss tā kā vienkārši joprojām palika kā norma. Tāpēc, varbūt jūs kā psihologs varat kaut ko iekomentēt šajā, ko darīt, ka tu esi tā, tu it kā ej pēc tās palīdzības, bet tu atduries, jo viņas tur īsti nav. Un tagad tu saproti, kāpēc tie skolotāji rīkojas tā, kā viņi rīkojās, un kāpēc mēs kā skolēni vienkārši paliekam tajā situācijā tā, kā mēs tur paliekam. Kā psihologs to komentēt, tad pirmkārt par to... Man liekas, tajā stāstā iezīmējās arī, kā vēl tā vardarbība izpaužās. Man liekas, tas labs piemērs par to ignorēšanu, pieņemsim. Ka tas arī, un es domāju, ka tas uzreiz rada to sajūtu, kas tur man nav kārtībā, ko es daru nepareizi. Un pēc būtības tas jau liedz iespēju saņemt to izglītību, kas ir skolēnam likumā noteikta. Un otra lieta ir par tām sekām. Un, man liekas, tās sekas izskanēja gan tajā stāstā, gan arī tagad šajā komentārā, ka tas rada tādu, pirmkārt, tad, kad atkārtojās, cilvēks sāk meklēt vainu sevi, ko es daru nepareizi. Kāpēc pret mani tā izturās, kā man tagad jāmainās, lai es būtu pietiekami labs. Un tas ir, man liekas, tāds diezgan tipiskas sekas vardarbībai, ka cilvēks sāk sev vainot par to. Un tas noteikti ne tikai skolēniem, tikai bērniem, bet jebkurā vecumā tas ir diezgan izplatīta lieta. Tas ir viens no otras sekas par to bezspēcību. Ka es neko nevaru izdarīt. Kas atkal, un tādu zaudēta ticība arī saviem spēkiem, kā tajā stāstā parādās, ka tās lietas, ko tas teiksim, skatoties varbūt mazliet plašāk, nevis uz tikai to konkrētu situāciju, bet vispār kā tas strādā, ka tās lietas, ko tas, teiksim, tas varmācīgais skolotājs vai kāds cits saka, ka viņas ar laiku tiek integrētas, un cilvēks sākam ticēt. Šajā gadījumā, piemēram, tas, ka es nesaprotu angļu valodu, vai citos gadījumos es vienkārši esmu stulbs, vai
Bet nav pat tā, ka tu nesaproti, tu vienkārši neesi tu nemācies to 9, 10, tu saproti, un tas skolotājs tev ieliek smadzenēs to, ka tu nesaproti. Jā, un tas jau tas, ko es arī saku, un tas, kas vēl parādās, man liekas, šādās nav, ka tas, kas var no tā rasties tādas nesamērīgas, neizpildāmas prasības pret sevi, tāpēc, ka tad, jābūt ir kaut kādam ideālam, kas nav iespējams. Tas par to no tā varbūt psiholoģiskā skatu punkta, kā tā vardarbība var izskatīties, jo bieži vien viņu ir grūti pamanīt, tāpēc, kā skolotājs neko tādu nedara, viņš jau tikai tur pasaka, ka viss ir kārtībā, kontroldarbs ir izlabots, viss ir pareizi, pats vainīgs, jā, vai, un ir grūti to vardarbību pamanīt bieži vien. Un tas arī ir tas, kas kavē tādu, to situāciju risināšanu, atbalstu meklēšanu, ka bieži vien cilvēks jau nesaprot, ka pret viņu tagad šis tiek vērsts, viņš vienkārši domā, ka kaut ko izdara nepareizi. Un arī, ka nezinu, ko darīt tālāk, jo tas jautājums, ko darīt. Kas būtu tas ieteikums, ko darīt šādā situācijā? Un tad šeit vairāk nāk aiziet prom no tādas, kā no psihologa komentāra, bet vairāk domājot par to sistēmu kopumā. Skaidrs, ka šādas problēmas ir jārisina vidē, kurā viņas notiek, nozīmē, ka viņas ir jārisina skolā. Un kā to darīt? Tas patiesībā jau tas ieteikums nav viņu tik daudz. Runāt ar skolotāju, runāt ar skolas vadību, noteikti iesaistīt vecākus, kas domāju par pusauģiem, bērniem pusauģiem ir ļoti svarīgi, ka pusauģim nav jāaizstāv sevi to visu pieaugušo priekšā, un viņiem ir tiem pieaugušiem vajadzētu viņus pārstāvēt un būt viņu pusē, vienalga, vai būtu vecāks, vai būtu kāds varbūt klases audzinātājs, vai sociālais pedagogs, psihologs vai citi. Tā ka runāt, mēģināt risināt skolām. Principā, ja mēs runājam par tiem, ir daži iespējami scenāriji. Viens ir tātad, mēģināt risināt skolas ietvaros. Pēc tam jau aiziet tādas, varbūt bišku, vairāk uz tādu sistēmu vērstas, es kaut ko var darīt, var ziņot IKVD, ziņot ministrijai, zvanīt bez tabū. Tā kā visas šīs lietas var darīt, protams. Un tas skumjais tā ir, ka tam būtu jābūt salīdzinoši vienkārši. Tās situācijas, viņas ir risināmas. Un vienmēr kaut ko var darīt. Un tad, ja skola plāta rokas, saka, mēs neko nevaram izdarīt, tam es īsti nespēju piekrist. Vienmēr kaut ko var darīt. Jā, tā darīšana nav viegla. Jā, tā darīšana reizēm prasa laiku, un tur pastāv risks, piemēram, sevišķi kaut kāds tur, nezinu, labs skolotājs vai augstākā amatā. Jā, tas ir tās risks, un ir skaidrs, ka skolas ar to negrib ar to riskēt. Taču pēc būtības vienmēr kaut ko var darīt, un ja skola neatrisina to problēmu, tad manā skatījumā tas ir nevis par to, ka viņi nevar, bet ka tur pietrūkst tās gribas vienkārši to atrisināt. Un tas ir, un tad klājas plašāks jautājums par visu to sagatavošanu, kvalifikācijas celšanu, izglītošanu, arī skolotāju, skolas darbinieku, kaut kādu konfliktu menedžēšanu, risināšanu, kaut kādas mediācijas prasmes un tā tālāk. Man pašai pēc pieredzes arī bija tā, ka skola nevarēja risināt to situāciju. Es biju ļoti iespiests stūrī, es gribēju vērsties ārpus skolas, bet tajā brīdī es biju tik ļoti nospiesta, ka man likās, ka es nevaru nekur saņemt to atbalstu, ka es nobijos. Bet pēc tam tālāk, paklausoties pieredzes tās, ka es neesmu vienīgais cilvēks, vairākiem tika draudēts no vadības puses. Es tik ļoti nožēloju, ka es neiesniedzu kaut kādu iesniegumu kaut kur tālāk, jo es sapratu, ka tur jau arī veidojas, ka tas nav viens gadījums, patiesībā tie gadījumi ir ļoti daudz. Un mana situācija beidzās ar to, ka man bija nesaprašanās, bet ka nesaprašanās ar to vienu skolotāju tieši pašpārvaldē, un tur bija dažādas situācijas, un tur tika gan psihologs piesaistīts, gan arī klases audzinātāju. Un tā visa situācija beidzās ar to, ka man bija jābrauc uz projektu, tur ir iesaistīti kaut kādi projekta vadītāji, ar kuriem man nav tā tiešā saskarsme. Un tika izsaukt arī mana mamma uz skolu, lai šo situāciju risinātu. Un tiek sasaukts sapulce, kur ir skolas vadība, šīs skolotāja, klases audzinātāja, mana mamma.
Un mēs tagad taisamies iet uz to kabinetu, un es taisos iet iekšā, un man pasaka, tu esi nepilngadīgs cilvēks, tu nevari iesaistīties šajā sarunā. Bet man bija tāds, bet pagaidiet, jūs sasaucat 6 cilvēkus, jūs runāsiet par mani un nedosiet man pat iespēju izteikt manu to skatu punktu, manu viedokli, un tajā brīdī es vairs neko nevarēju izdarīt. Man pateica, es esmu nepilngadīgi, tu nevari šeit iesaistīties, un bija arī tā, ka sarunā ar to psihologu tika izteikti kaut kādi komentāri, un es saku, jūs burtiski tikko pateicāt, jūs noteicāt diagnozi, ka es esmu mentāli tur nestabili vai kaut ko tam līdzīgi. Nē, tā mēs neteicām, tu tikko izdomāji. Tad atkal pasaka kaut kādu skarbāku vārdu, un es saku, jūs saprotat, ka jūs nevarat šādi runāt ar skolēnu. To tikko izdomāju, un tajā brīdī es tik ļoti nožēloju, ka šīs situācijas netika ierakstītas, un es jau sapratu, ka es jau vairs neko nevaru pierādīt, jo es esmu kabinetā ar 3 pieaugušiem cilvēkiem, kuri ir visi uz vienu roku, un es jau tur vairs neko nevaru izdarīt. Es vienkārši iespiestu tajā stūrī. Un tas tā var būt. Tas, protams, tā nevajadzētu būt, bet, diemžēl, tā ir. Un šeit, man liekas, ir atkal plašāk tāds jautājums par attieksmi pret bērniem. Ka viņi ir no vienas puses no viņiem sagaida kaut kādu tādu atbildību un tādu kā bieži vien, ka viņi rīkosies kā pieauguši cilvēki. Un no otras puses, ko lai es varu kaut kā, nē, tu esi bērns. Tik līdz ir izdevīgi. Jā, ka tas ļoti, ļoti nevienlīdzīgas pozīcijas ir. Un šeit, man liekas, tajā stāstā, kas parādās, ir ka milzīga nozīme ir to, kāda ir vadības skolām. Tas ir principā droši vien pats galvenais. Jā. Ja vadība ir tāda, kas vēlas, lai tā vide būtu droša un saticīga, un tās situācijas ir risinātas, viņi risinās viņas. Ja vadība ir tāda, kurai vieglāk ir tos skolēnus, kuriem ir problēmas, ej projām, tad diez vai tas risinājums sanāks. Protams, tas, ko vēl var darīt, arī ir, ja mēs runājam par tādiem gadījumiem, kur tiek izmēģināts iesaistīt vecākus, skolu, un tas nerisinās vēl, protams, var arī policijā vērsties, jo emocionāla vardarbība ir kaut kas tāds, kas ir iekļauts kā pārkāpums. Jautājums, vai tam būs rezultāts atkal, to mēs nezinām, taču tas kaut ko vēl var darīt. Taču jā, tās iespējas ir ierobežotas, un ja skolas vadība nevēlas to risināt, tad tas, kas bieži vien notiek, ir tas, ka vienīgais variants, kas reāli paliek, ir mainīt skolu. Bet tas arī ir ok, mainīt skolu, vai tas nav ok? Vai tur arī tas jautājums mainīt? Jo es zinu, ka manā arī skolas pieredzē bija klases biedri paralēli klasē, kurus esmu dzirdējusi, ka viņi nomaina skolu, jo viņš šeit nejūtās labi gan no skolotāja, gan no savu arī vienauču puses, jo, būsim arī godīgi, ļoti bieži tas skolotāju tā negatīvā attieksme vai nospiedošā attieksme pret kaut kādu skolēnu, kuram grūtāk iet, arī ietekmē īstenībā to klases ekosistēmu, kā tie citi klases biedri skatās uz to konkrēto skolēnu. Un tur arī, un tad es biju redzējusi tos gadījumus, kad ir cilvēki, kas maina šīs skolas, un man arī vienmēr ir bijis jautājums, vai tā ir pareizā atbilde, ka tu vienkārši beidz no tās problēmas. Jā. It kā tas, vai tas ir labi, vai tas nav labi. It kā jau tas nav ne slikti, ne labi, bet vai skola vienkārši ir atkal nolikusi, beidzot mums nav jādielo ar šo problēmu, un tāds ieliekams kapītī. Es vēl noteikti neskatījos kādu beigšanu problēmas, tāpēc, ka skaidrs, ka atrodoties ilgstoši tajā vidē, tās sekas viņas paliek lielākas. Un skaidrs ir tas, ka, lai spētu bērns pusaudzis normāli attīstīties, justies droši, normāli arī mācīties, tādā vidē atrasties ilgstoši, tas tam ārkārtīgi traucē. Skolas maiņa, protams, ir variants, tad, ja cīslās nestrādā. Un es domāju, ka labāk, tas tāds mans personīgais profesionāls viedoklis, labāk to skolu nomainīt, nekā tur, es vēl gadu pacietīšu, bet vēl. Jautājums arī, protams, ir, tas ir arī katram individuāli, jāsaprot, cik ļoti tas ietekmē negatīvi, kādas ir tās sekas, vai tas ir tikai par to, ka
ir nepatīkami tajās stundās būt, tur labāk paklusēt, labāk neko nedarīt, vai tas reāli ietekmē arī kaut kādas sekmes, ja ir kaut kāda, piemēram, tur kaut kādi nevienlīdzīgi vērtēšanas kritēriji, sevišķi tādos, kuros varbūt, kas nav tur matemātikas tests, kur ir objektīvi, ja, bet kuri kaut kāds radošāk, tur jāprezentē kaut kas tam līdzīgi. Ja tas ietekmē tos mācību panākumus un tam līdzīgi, tas skaidrs, ka tā kā ir vajadzīga tā iespēja normāli mācīties un justies droši tajā skolā. Tā ka individuāli skatoties uz to ietekmi uz skolēnu, noteikti tas ir variants un tas ir labāks variants nekā būt tajā vidē. Bet, ja mēs skatāmies tā bišķi plašāk, tad tāpatās tas ir tāda seku menedžēšana, tas nerisina tos cēloņus. Un tajā pašā laikā skolēnam nav jārisina cēloņus. Tas nav jādara bērnam pusaudzim, tas nav jādara arī vecākiem, tas ir jādara skolas vadībai. Man liekas, ka arī tur parādās tā problēma, ka tie vecāki arī tiek tik ļoti iesaistīti tajā situācijā, jo viņiem jau nav izvēles. Tas bērns atnāk mājās, viņš redz, un tad, protams, tas vecāks arī, katrs vecāks ļoti iestājās par to savu bērnu, viņš aiziet uz tās skolas vadības, pie tās skolas vadības, un tur arī ir kaut kāds šis te pretspēks, un tad vienkārši man šeit viss kļūst arvien sliktāks. Ja skolai un skolas vadībai būtu resursi pašiem to atrisināt uz vietas, tad arī, manuprāt, nerastos vēl šis te faktors, ka vēl vecāks tiek iesaistīts šajā situācijā tik ļoti, ka viņam nav kā citu variantu, kā iet pie tās vadības un runāt un vienkārši pastāvēt par to bērnu. Manā gadījumā bija tā, ka mamma no sākuma sazinājās pa telefonu ar vadību, un tā attieksme bija tik drausmīga. Viņa pat, cilvēks, ar ko viņa runāja, pateica, mums pietiek ar jau jūsu bērnu emocijām, mums nevajag arī jūsu emocijas, jūsu viedokli, un pilnīgi noveda manu mammu līdz asarām. Iedomājies, ka ir saruna, tu runā ar pieaugušu cilvēku, un kādai ir jābūt attieksmē, lai pieaudzis cilvēks pat sāktu raudāt par to, ar kādu attieksmi pret tevi runā. Un par to skolas maiņu es gribētu vēl pieminēt, bet, piemēram, ja tu esi kaut kādā lauka skolā un nākamā skola ir kaut kur tālāk, tev nav tā iespēja viņu nomainīt, vai tu pārvācies, vai arī, piemēram, ja tas ir tehnikums, tu to profesiju tu jau apgūsti, tu nevari tik viegli to skolu nomainīt. Tā ir, jā, tas nevienmēr ir variants, un arī mēs skatāmies par to, ka ir gan vecāki, kuriem ir svarīgi, lai bērni mācās mācīties skolā, gan arī paši skolēni reizēm, kuriem gribās, tik kaut kādās prestižākās skolās. Un tad, jā, tur parādās problēma, ka nevienmēr tā aiziešana ir labs variants no tās puses, ka vienkārši nav tā iespēja. Ka nav tā iespēja, jā, vai ka tas nav tā puse, tā skolēna tādās labākajās interesēs. Un tāpēc, jā, tas ir variants noteikti mainīt skolu. Ja nevar atrisināt, un tajā pašā laikā tas man nešķiet labs variants, tāpēc, ka Viss kārtībā. Man tas nešķiet labs variants, jo, kā jau minēju, tas nerisina problēmu pēc būtības. Tas nozīmē, ka tādi gadījumi turpināsies, jo diez vai ir tā, ka ja tā ir kaut kāda ļoti izteikti negatīva attieksme no skolas puses, kas jau noved līdz tam, ka gribās skolu mainīt, tas ir viens izslēgts gadījums. Bet reizēm man šķiet, ka arī vecākiem viņiem ir grūti izprast to situāciju. Tu aizej mājās, tu stāsti, nav labi, ir šis emocionālais spiediens, un vecākiem varbūt tu pārspīlē, izdzīvosi, būs labi. Un kamēr tu pats neatrodies tajā vidē, manuprāt, ir diezgan grūti saprast to problēmu, cik nopietni tas ir. Jo reizēm arī aiziet parunāt ar to skolotāju, taču nav tik traki, tur bērns pats vainīgs, un ir tik grūti sev pierādīt savu to pusi, ka tev pretī ir pieauguši cilvēki. Jā, tas ir grūti, un diemžēl gan ir tā, ka apkārtēji vienmēr nereaģē uz lietām ar tādu pilnīgu sapratni, iejūtību, un to arī nevar sagaidīt, jo katram jau arī ir kaut kāda sava tāda jūtības pakāpe, kurā momentā, piemēram, kaut kas, ko man pateiks, varbūt man liksies pilnīgi vienalga, bet citam kādam pateiks, viņam uzreiz tas būs ļoti sāpīgi, ļoti, ļoti grūti. Un arī tas, ka ja mēs salīdzinām, tad, kad tieši brīža skolēni vecāki mācījās skolā, bija citādāk. Ar lineālu pa pirkstiem, tur kaut kādi komentāri, tas viss kārtībā. Es domāju, ka tik traki varbūt gluži nē, ja mēs tā paskatāmies, tie, kas ir šī brīža skolēnu vecāki droši vien skolā mācījās 90. 2000 sākumā apmēram.
Tad es gribētu, lai gan es nezinu, cik tur bija tas liela pirkstiem. Padomju laikā, protams, vēl sliktāk. Es teiksim, domāju par to, ko mani vecāki man ir stāstījuši par to, kādas tās lietas viņiem skolā notikušas. Tādi gluži tie gadījumi manā laikā, piemēram, nebija, un tagad arī diezgan rēti par tādiem tiek dzirdēts, un arī tagad par tiem, ka tādi noteikti, lielākoties tas jau ir aizliekot plašāk, bieži vien mēdījos kaut kas parādās vai kaut kādas tādas lietas. Bet jāsaprot, ka tās vienkārši, ka notiek arī kaut kādas paudžu maiņas, notiek kaut kādas attieksmes maiņas, un tas, kas kādreiz likās ok, vai likās, ka ok, šo var paciest, šobrīd jau vairāk mēs saprotam, ka tas nav īsti ok, un to nevajadzētu paciest. Jā, vēl viens fakts, ko es arī esmu dzirdējis, kad vienkārši šobrīd jau tagad ir tā problēma, ka vairāk ir es negribu izteikties nepareizi, tā kā vecā gājuma skolotāji un nāk tā kā jaunā paudze iekšā, kas ir, es nezinu, tur 7, 8 gadi, tur skolotāji, kas strādā jau 30 gadus skolā, un arī var saprast to skolotāju, tā kā viņam ir pilnībā, var teikt, pa 180 grādiem arī kaut kādā ziņā jāsamēnsa tā sava mācīšanas mentalitāte, kāda tā bija pirms tiem 30 gadiem. Jo es zinu arī no savas skolas skolotājus, kuru, es nezinu, mans klasbiedrens teica vēl tur mācījās, un mēs tur vēl sēdējām tajā solā. Un mēs jau arī esam vispār divas dažādas paudzes, tādā ziņā. Un tiem skolotājiem, tur arī ir jāmēģina kaut kā pielāgoties tai pasaulē, kas notiek šobrīd tajās skolas vidēs. Tas ir viens un otrs arī tas, ka mainās jau arī tas izglītības veids pēc būtības. Ja agrāk vairāk bija uz tādu didaktisku iemācīšanos, iekalšanu un tam līdzīgi, tad šobrīd mēs runājam par tām kompetenci izglītībām, prasmju izglītībām, tam līdzīgi, ka vairāk nevis uz to, ka vienkārši iemācīties no galvas kaut ko atkārtot, bet drīzāk par to, kā pielietot dažādās situācijās un tam līdzīgi. Kas arī prasa lielu pielāgošanos no skolas puses un no skolotāju puses, un tā atkal ir problēma, ka ir ka tā sistēmā ir daudz un dažādu visādi grūtību un nepilnību. Tā kā Covid laikā, kad es vadīju tās nodarbības braucēju pa skolām, diezgan daudz nāca ar tiem skolotājiem runāt. Un kad Covid laikā ievies attālinātās mācības, ļoti daudz tādu jaunu lietu, un vienkārši bieži vien bija tā, ka skolotāji nespēja tam izsekot līdzi, nespēja visas tās jaunās lietas apgūt, kad visu laiku kaut kas mainās. Tur skola, kā tā programma Skola 2030. 2030, jā, tā programma, tur ir vesela čupa lietām, kas ir jāiemācās visādas. Viņām pašām jāiemācās, no bērniem jāiemācās. Un ka tā slodze ir ļoti liela arī tiem skolotājiem, un tas ir arī tāds būtisks aspekts, ka ar to, ka skolotāji trūkst, mēs zinām, ka trūkst skolotāju visur, ļoti daudzās skolās. Un tas nozīmē, ka tās slodzes ir liels, plus tev ir jāiemācās tiem skolēniem, kaut kas tev pašam jāmācās. Tas ir sarežģīts darbs. Tas ir sarežģīts darbs, kurš nav pietiekami apmaksāts, kurā nav pietiekami daudz darbinieku. Ja mēs gribam veselīgu vidi, tad ir jābūt arī tiem nosacījumiem, lai viņi tāda izveidotos, teiksim tā. Jā, es domāju, tāda kaut kāda tā mūsu atziņa būtu arī noteikti, kad kaut kā mums visiem, ieskaitot mūsu kā skolānus, tāpat arī skolotājus un vispār sabiedrību kā tādu, būtu tā teikt jāaktualizē, lai tā vadība vai tie cilvēki, kas ir atbildīgi par šīm programmām, lai viņi arī aizdomātos par to, kā panākt to vidi, lai tajās skolās būtu labi. Lai kaut vai tā pati tā jaunā sistēma 2030, lai viņi izpildītos, lai skolotājiem kļūtu vieglāk, jo, ja tu iedosim skolotājiem vairāk telpu, tur, es nezinu, kaut kā izglītoties par to pašu, nezinu, kaut kādu emocionālo labūtību skolēnu vidū, tad jau arī tas uzreiz kaut ko iedos. Bet, kā jau jūs minējāt, tā slodze ir tiešām liela un vienkārši jau neatliek laika dažreiz iedziļināties tādās ladēs. Viņam tāds, man galvenais, lai viss tiek iemācīts un lai skolēni var nolikt to, un te jau bez mazliet, kur vēl laiks vēl domāt par kaut kādām tādām lietām. Jā, es domāju, tā bilde ir tik ļoti liela, kuru ir jāsaliek vispār kopā. Jā, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Man liekas, ka tā būtu tādam tiešām tādam aizrautīgam pedagogam, kurš gan grib iemācīt saviem skolēniem to, kas ir jāiemācīt, gan arī vienlaikus menedžēt visus tos, kas notiek klasē procesi. Arī tā skaitā gan attiecībās ar skolotājiem, skolēniem savā starpā, jā, un viss pārējais.
cik man ir daži pazīstami skolotāji, jauni skolotāji, cik es runāju, kas liekas, bieži vien ir tāds, zināmā mērā tāds, ka tur ir tā darba daļa, un tad ir tad tas brīvprātīgais darbs, bišķiņ, kas prasa diezgan daudz arī tā kā pašiem tur lasīt, izglītoties, mācīties un tam līdzīgi, kas ir normāla prasība pēc būtības, jebkurā šāda veida amatā vajadzētu, nevis vienreiz izmācījos un tagad 50 gados strādāju, bet celt to savu zināšanu, prasmi līmeni. Tajā pašā laikā tam būtu jābūt ietvertam tajā darba laikā, ja mēs runājam par skolotājiem 30 stundas nedēļās, nozīmē, ka tur vajadzētu būt gan tam tiešām darbam skolā, gan protams, viss, kas ir par to pārbaudas darbu labošanu, mājasdarbu un tā tālāk, gan arī, ka ir tās iespējas apgūt kaut kādas papildus lietas, un viņas arī tiktu veidotas kaut kādas apmācības skolotājiem. Un, protams, ka tas notiek, protams, ka tas ir. Taču, redzot, ka tās pārmaiņas ir daudz nepilnību. Jā, daudz nepilnību. Jā, un galvenais arī, manuprāt, arī atcerēties, ka skola jau ir tā vieta, kur tu pavadi 12, vispār ieskaitot tehnikumu, 13, 14 gadus. Un tā ir tā vieta, kur veidos tās jaunās paudzes, tie nākošie pieaugušie cilvēki, kas veidos mūsu sabiedrību un kuri būs atbildīgi vēl par citām mūsu sabiedrībā, citām vietām. Tāpēc, jā. Varbūt jums vēl ir kaut kādas noslēdzošās lietas, ko jūs gribat pieminēt, pirms mēs tā teikt beidzam šo podkāstu ierakstu. Es laikam gribētu pieminēt, ka, protams, neiet runa pa visiem skolotājiem, ir arī ļoti daudz dzirdēts. Ārprāt, šī skolotāja tik ļoti iedvesmo viņam. Un tu atceries to skolotāju visu savu dzīvi. Saskatīja kaut kādu potenciālu, pavirzīja tev tālāk, ieteica, kur tālāk doties, un ka tas jau neiet runa pa visiem gadījumiem. Ka tur ir jāizvērtē katra situācija. Jā, pēdējais, ko es gribētu pateikt, ir tas, ka vienmēr var risināt, situācijas var risināt, ir tikai ir vajadzīga tā griba viņas risināt, un domājot par tiem, tieši par skolēniem, kas ir ārkārtīgi svarīgi, mums ir visas kampaņas neklusē, bet tas tiešām ir būtiski par tām lietām runāt, tāpēc, ka tāda pasivitāte un tāda, ir saprotams, ja, kad tas notiek, ka gribās varbūt labāk noslēpšos, neko nedarīšu, lai man liek mierā, taču tas gandrīz nekad nedod tos vēlamos rezultātus. Un lai kaut kas mainītos, ir par to ir tās lietas jāadresē, jārunā, un kaut kas ir jādara, un tas bieži vien ir ārkārtīgi sarežģīti. Un taču tajā pašā laikā, ja ir tā vēlme risināt no tās vadības puses, tad ir, un vienmēr ir kaut kas vēl, ko darīt. Nezinu to, ka vienmēr kaut ko vajag darīt, bet, kā es minēju, tur nezinu zvanīt uz Bestabu vai tur 4. studijā, vai kas mums vēl ir šitie raidījumi. Kaut vai tādas lietas, tā kā mēs redzam sastīkli ļoti daudz, teiksim, arī dod iespēju tā kā kaut kā par šīm lietām runāt, viņas adresē tas, kas izskanēja iepriekš, tur, es nezinu, obligāti vajag ierakstīt sarunas, bet, ir daudz un dažādas lietas, ko var mēģināt un darīt. Un, protams, kaut kādā brīdī, ja tā situācija nemainās, tad tas, pēdējais, bet tas lēmums, ko pieņemt, mainīt to vidi, arī ir ok lēmums. Jā, tad es varētu teikt to, ka galvenais ir runāt, meklēt risinājumus tām problēmām, un arī katra šī mazās problēmas atspoguļošana kaut kur plašāk, viņiem arī, tā teikt, izgaismo tās nepilnības, un tad mēs arī varēsim tās nodefinēt, redzēt un atrast tos caurumus tajā sistēmā, lai ar tiem strādātu un tā teikt, pēc iespējas ātrāk tos aizlāpītu un skolu izveidot kā tiešām foršu vidi, kur nevis tikai ir viena funkcija iemācīt bērniem kaut ko, bet arī tā teikt, ļautu un likt viņiem justies forši un atcerēties tos tiešām vairāk kā 10 gadi, ja tu pavadi tajā vidē un atcerēties to, tā teikt, ar smaidu sejā. Un es savukārt gribētu arī novēlēt, lai skolotājām ir pēc iespējas ātrāk šajā izglītības sistēmā parādās tā vieta, laiks un telpa vairāk piedomāt par šīm lietām un atrast tos pareizos risinājumus šajās problēmās, kas mums izgaismojās. Un jā, tātad tu biji podkāstā, kas notiek tur, kur bija jābūt droši. Un paldies visiem, kas šodien bija gan viesim, gan Mārtiņam, gan Sintijai par to, ka jūs bijāt šeit un padalījāties. Es to ļoti novērtēju. Un paldies, ka tu biji kopā ar mums. Tu arī esi ļoti svarīga šī podkāsta daļa. Un kas to lai zina, tad jau uz drīzu sadzirdēšanos un saredzēšanos. Atā!